Es lidošu ar spārniem, ko neaptver bērnās. Es lidošu ar spārniem, kas nesalūst vējā. Es lidošu, mēs lidosim, mūsu spārni ir plati kā ceļš. Zasas vidusskolas 1. septembra svinīgais pasākums sākās ar pirmklasnieku ienākšanu zālē. Savas pirmās skolas gaitas Zasas vidusskolā uzsāk 16 pirmās klases audzēkņi. Viņiem zinību diena ir nozīmīgs brīdis, kad sākas jauns dzīves posms, tādēļ pirmklasniekiem pasākumā tika pievērsta īpaša uzmanība. Skolas direktore katram pasniedza pirmo skolas dokumentu, skolēna apliecību, kā arī nelielas piemiņas dāvaniņas, bet pēc tam katrs pirmās klases skolēns saņēma ziedus un nofotografējās kopā ar ģimeni. Kopumā Zasas vidusskolā 2023. un 2024. mācību gadu uzsāk 156 skolēni, un ikvienam 1. septembrī ir svētku sajūta. Ar kādām sajūtām tu gaidīji 1. septembri? Ar priecīgām. Kāpēc? Nezinu, kāpēc, bet tāpēc man patīk septembris. Kā tev patīk mācīties šajā skolā? Labi. Kādi ir klases biedri? Citreiz nejauki, citreiz normāli. Vai tu gaidīji skolas sākumu? Jā, Kāpēc? gribējās lielākoties satikt draugus. Kā tev patīk mācīties Zasas vidusskolā? Ļoti forši. Es biju nedaudz bēdīga, tāpēc, ka vasara beidzās. Gribējās vēl. Jā, tas ir viss. Kā tev patīk mācības Zasas vidusskolā? Kā šeit ir vispār kolektīvs viss? Kolektīvs ļoti foršs, ļoti labi klases biedri. Tā arī patīk mācīt visu savu dzīvi mācos, tāpēc ļoti labi. Zasas vidusskolā ir vienkārši brīnišķīgi mācīties. Es jau esmu kopš 6, 7 gadiem pat bērnu dārza te gāju. Un te ir vienkārši brīnišķīga apkārtne. Te ir skaists parks, te ir daudz iespēju jauniešiem. Ar satraukumu sirdī 1. septembrī sagaida arī Zasas vidusskolas pedagogu kolektīvs, it īpaši direktore Zita Goldberga, kurai šis ir jauns amats. Iepriekš viņa bija skolotāja. Negatīvas izjūtas pedagogiem izraisa neziņa par skolas nākotni. Izglītības un zinātnes ministrijas reforma paredz, ka Zasas skolā mācības tiktu organizētas tikai no 1. līdz 6. klasei. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka tas atstātu negatīvu ietekmi uz viņu bērniem un pauž vēlmi, lai skolā notiktu mācības no 1. līdz pat 12. klasei. To apliecina vecāku aptaujas rezultāti. Ja vecākiem būs jāsūta sev lielie bērni uz kādu pilsētas skolu, tad viņi sūtīs arī mazos reizē. Līdz ar to paliekot, es nezinu, tur 1. 6. klasē drīz pazudīs arī tās, diemžēl. Tāpēc mēs ļoti ceram, ka šī reorganizācija neskars mūsu skolu vismaz tuvākajā laikā. Ne? Laukos arī ir jābūt vidusskolām. Ne visiem ir tās iespējas mācīties pilsētas skolās. Es pati šajā skolā strādāju 12 gadus, šis būs 13. gads. Un man ir bijuši piemēri, kad skolēni, ja nebūtu pabeiguši mūsu vidusskolu, viņi tā arī būtu palikuši bez vidusskolas atestāta. Viņi nebūtu nekur aizgājuši mācīties. Un pēc tam viņi ir atnākuši un pateikuši ir paldies, un tāpat tās arī viņu bērni nākušo skolu mācīties. Tā kā es domāju, ka laukos skolām ir jābūt. Svinīgais pasākums noslēdzās ar cerību, ka skolas zvans Zasā skanēs vēl daudzus 1. septembrus. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.